Sveiki, man sauc Titos, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Paldies, ka jūs skatāties. Kārtējais raidījums ir klāt. Ir jautras lietas, ir bēdīgas lietas, ir šausminošas lietas, ir visvisādas lietas. Mums tad vairs nav starpības starp dāvanu un kukuļdošanu. Pasākumu Doma laukumā un Pirkstā. Pirmkārt, tur bija kāds vairāk nekā 10 organizācijas, kuras saņem miljonus no Sabiedrības integrācijas fonda. Jāsadz patērētājiem. Protams, ka jebkuras izmaksas tiek iekļautas agrāk vai vēlāk cenā. Lieciet laikus, abonējiet manu kanālu, atbalstiet, kā nu jūs varat. Paldies visiem tiem, kas ir atbalstījuši manu kanālu ar naudu. Bet kurā gadījumā katrs laiks, katrs komentārs, ja jūs abonējat kanālu, tas palīdz YouTube algoritmam. Sāksim! Aiziet! Nošokēja mani ziņa dažu nedēļu veca. Vārdu sakot, stāsts ir dažus gadus atpakaļ, kaut kādā tur 13. laikam gadā vienalga, 12. Daugavpilī uzņēmēja mašīnā, benzīna tankā iesēžās Daugavpils toreizējais mērs. Uzvārdus negribu pat atcerēties un viņš kāpjot ārā no mašīnas, viņam iedod 60 000 eiro. Un viņu krāpes aiztur un notiek tiesas process. Uzņēmējs ir ieguvis 7 miljonus vērtu pasūtījumu no Daugavpils domas. 60 000 ir iedot. 9 gadus notiek tiesas process un augstākā tiesa saka nevainīgi. Tas ir fantastiski. 9 gadus vēlāk augstākās tiesas senāts abus kukuļošanā apsūdzētos attaisnoja. Senāts nepiekrīt virsprokurora kasācijas protestā paustajam viedoklim, ka nav izšķirošas nozīmes, par kuru no vairākiem lēmumiem vai amata pienākumiem kukulis dots, ja tiek pierādīts, ka valsts amatpersona regulāri iesaistās dažādu jautājumu risināšanā, kas ir potenciālā kukuļdevēja interesēs. Īsumā nebija strīda par to, ka uzņēmējs domniekam iedeva 60 000, taču tiesas ieskatos izpalika pierādījumi naudas došanas fakta saistībai ar tikko iegūto 7 miljonu eiro vērto ielu apsaimniekošanas līgumu. Tātad, ko saka augstākās tiesas senāts? Augstākās tiesas senāts saka, jā, nav strīdu par to, ka nauda tika iedota, nav strīdu par to, ka ir savstarpējās saimnieciskās darbības starp Daugavpils domu un mēru un uzņēmēju, bet tā kā mēs nezinām, par ko tieši dots kukulis, tad mēs sakam nevainīgi. Jautri, vai ne? Amatpersona saņem 60 000 no uzņēmēja, kurš ir vinnējis Daugavpils. Un tādu gadījumu ir daudz. Daži. Tur Rīgas siltumā mēs apskatījām aizpagājušajā YouTube kanālā, tur dāvanas visādas notiek. Šausminošākais ir tas, ka prokuratūra mēģina to lietu labot, aizsūta uz Saimu kaut kādus savus likuma grozījumus un piedāvājumus. Un tad ir juridiskie metri, juridiskie guru, Kūtris un Jūdins. Abi divi, Kūtris agrāk bija pasniedzējs, nezinu, vai tagad ir pasniedzējs universitātē vai nav, Jūdins ir pasniedzējs. Var sakot, tie cilvēki, kas, Kūtris Satversmes tiesas priekšsēdētājs uz minūtīti, kā saka latvieši. Pasniedzējs bijis. Un ko viņš saka? Un ko saka Jūdins? Iedomāsimies situāciju, ja amatpersona izdara atbilstoši likumam savu darbību, un kāds cilvēks pie viņa atnāk un par šo darbību pateicās, pasniedzot dāvanu, un saka, labs tavs darbs, ko tu izdarīji, man no tā tika labāk, vai es no tā iegūtu. Un tā rezultātā tā ir krimināla darbība. Uzskatu, ka tas ir pārspīlējums, un tāpēc arī es piedāvāju šo pantu tomēr priekšlikumu šo izslēgt, atstājot spēkā esošo regulējumu. Pie šīs formulēm ikvienu cilvēku var saukt pie atbildības, un te ir piekrītu Kūtra kungam, mums tad vairs nav starpības starp dāvanu un kukuļdošanu. Vienkārši labs cilvēks, kurš neko nav pārkāpis, kaut ko izdarīja, otrais grib viņam pateikties tā, ka viņš prot, sanāk tā, ka viņš ir noziedznieks. Tātad divi juridiskie guru nesaprot, ka amatpersona
no cilvēka, it sevišķi no cilvēka, kas ir tieši iesaistīts sadarbībā, ka viņš nedrīkst saņemt dāvanu. Viņš ir parasts cilvēks, ka viņš nevar saņemt dāvanu. Cilvēks ir izdarījis kaut ko labu, tas ir nesis likumīgi, tas ir nesis labumus visiem. Kāpēc, lai viņš nevarētu uzdāvināt 60 000 eiro? Vai tur kaut kāda cita summa, kā tur Rīgas siltumam bija, tur kaut kāda tur zirgus, tur pirka un pārdeva un tā tālāk. Tas ir šausminoši īstenībā, jo iedomājieties, šie cilvēki cita starpā pasniedz studentiem zināšanas. Viņi māca viņus šādi. Tad tā drīkst. Starp citu, ja nemaldos, tad ārstiem dāvanas tika kriminalizētas un ārsti nedrīkst saņemt naudas dāvanas, kā tas bija Zatleram savulaik, ja jūs atceraties, tas Zatlers nevarēja īsti atcerēties, cik daudz naudas viņš ir saņēmis, tāpēc, ka viņš nav deklarējis. Labi, sena lieta, prezidents toreiz, viņš kā prezidents tur taisnojās, bet vienalga. Tagad, cik es atceros, ārsti bet deputāti māk pieņemt likumus, lai ārsti nevarētu saņemt kaut kādas naudas, bet amatpersonas taču var. Kas tur? Un tad ir ieslēdzās veselais saprāts un saka, ka viņš ir izslēgts. Un tad ir ļoti interesanti skatīties un klausīties nākamā ģenerāla prokurāra kandidāta tekstus par to, ka viņš ir izbrīnīts, sašutis, viņš pievērsīs uzmanību, ka Knāps nerisina, neatrisina, neatklāja kukuļdošanu augstāko amatpersonu, rīcībā. Ka, agrāk bija skaļas lietas, tagad Knāps ir pieklusis un nekāda tāda skaļa lieta nav. Kādas skaļas lietas var būt, ja 60 000 eiro iedošana cilvēkam no otra cilvēka, kurš ir tieši atkarīgs no viņiem pasūtījumiem par 7 miljoniem, tiek uzskatīts, ka tas nav nekāds noziegums. Un īstenībā tas ir vēl interesantāk, jo manā skatījumā, pareizi atceros likumus, amatpersona vienkārši nedrīkst pieņemt ne naudu, ne dāvanas tā vienkārši. Jo mēs jau varam to situāciju vēl sarežģītāk uztaisīt, ka nevis tas tiešais uzņēmējs iedot tos 60 000 tam Daugavpils mēram, bet kāda trešā persona. Un ko tad jūs darīsiet? Amatpersona drīkst pieņemt naudu šādā veidā? Tas ir veselā saprāta necienīgi. Un tad nevajag brīnīties par tādām lietām, kas notiek. Tad nevajag brīnīties par to, ka pāļi tiek Daugavpilī iedzīti, bet tilts netiek uzbūvēts. Nevajag brīnīties par Rail Baltikiem, nevajag brīnīties par to, ka tur ceļi tiek sačakarēti un tā kā tiek būvēti, bet netiek uzbūvēti. Un nevajag brīnīties par visām neiedzībām, kas pie mums notiek. Izskatās, ka kārtējo reizi vajadzētu nākt atpakaļ Eināram Repšam, kurš cīnījās ar korupciju 2002. Gadā. Tas bija viņa galvenais motivators. Tagad izrādās, korupcija jau ir leģimitizēta, jau viņa ir legāla. Tas ir drausmīgi. Labi. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet manu kanālu, šausminieties kopā ar mani. Ja ir iespēja, atbalstiet manu kanālu finansiāli, visiem tiem, kas to ir darījuši. Sirsnīgs paldies. Ejam tālāk. Dažas smieklīgās lietas par valdību un pārtiku. Savulaik, kad mēnesi, 2 atpakaļ, Siliņa nāca ar atziņu, ka mēs valdībā novērojām, ka pārtika cenas krītās. Jo jūs zināt, Valainis cīnās ar pārtikas cenām. Viņš grib viņas samazināt, tur visādi nabadzības memorandi un mazās cenas un kas tik tur vēl nav. Bet cenas nekrīt. Nekrīt un nekrīt. Un finanšu ministrs Sašrādens saka, īsti tas memorands, noslēdza ekonomikas ministrija memorandu ar tirgotājiem, ka cenas tiks samazināti. Ko saka Sašrādens? Sašrādens saka, nestrādā. Kas noticis vēl pēdējā laikā? Pēdējā laikā veikals uzņēmuma tīkls Maxima tiek sodīts par 1,8 plus drusku miljoniem eiro sodu. Kas? Tāpēc, ka viņi nepareizi sadarbojās ar piegādātājiem, kas sadārdzina cenu
bet tā cena aiziet tirgotājiem, nevis ražotājiem. Par to viņi ir sodīti. Apmēram tāds stāsts man diezgan nesaprotam vispār, kas tas tāds ir. Manā skatījumā tomēr cilvēki vienojās. Ja es gribu pārdot, es pārdodu, negribu nepārdot. Ja es nevaru atrast tīklu, kur es varu savus burkānus pārdot, tad es atveru savu veikalu un mēģinu par pašizmaksu, drusku lielāku peļņu, pārdot. Labi, bet negribu iedziļināties. Un ko saka tirgotāja asociācijas kaut kāds tur priekšsēdētājs visiem zināmais Danusevičs. Danusevičs saka, ka sods, kas ir tika uzlikts maksimā 1,8 miljonu, tiks ielikts cenā, un mēs to sodu samaksāsim. Mēs pārtikas pircēji, Maksimas pircēji, samaksāsim to 1,8 miljonu sodu. Un tad gribās tirgotāja asociācijas priekšsēdētājiem pateikt, ka viņš sen nesadarbojās ar veselo saprātu. Protams, ka visas izmaksas galu galā beigās nonāk līdz patērētājiem, bet ne šajā gadījumā. Šajā gadījumā Maksim, ja es pareizi atceros, pērn nopelnīja kaut kādus 56, man liekas, miljonus eiro, līdz ar to būs jāmaksā no peļņas. Un savukārt, ja viņi iedomāsies, ka viņi var to 2 miljonus, gandrīz 2 miljonus sodu ielikt cenās, tad viņi zaudēs konkurenci. To Danusevičam vajadzēja zināt un nebiedēt tautu, ka tirgotāji nav sodāmi, ir sodāmi. Labi. Man šķiet interesanti, ka tikai Maksima tika sodīta. Man liekas, ka visas ķēdes tā darbojās. Bet ko man interesanti stāstīja viens cilvēks, kas ir sadarbojies savulaik ar Maksimu un strādājis tur un tā tālāk. Viņš saka, ka tas nebūtu nav labs signāls patērētājiem. Un tas ļoti ir slikts signāls ražotājiem. Tāpēc, ka veikalam ir piegādātāji. Skaitā 100, 200 daudz. Un ja viņus soda par to, ka viņi ir sadarbojušies, kāds ir nosacīts, latviešu runājot, nostučījis viņus, un tagad par to ir sods, tad veikali ies uz to, lai samazinātu piegādātāju skaitu. Lai taisītu brendus, lai būtu Rimi brands, Lidls brands, Maksimas brands, lai nebūtu vairs nekāda ražotāja, lai vienkārši viņi paši to izplatītu. Un tur jau ir citi noteikumi. Tā kā man nācās aizdomāties par to sodu, vai tas ir efektīvi, labi, un vai tas mums nāks pa labu. Bet jebkurā gadījumā, paldies, ka skatāties, laiki, abonējiet un komentējiet. Cits starpā, visu laiku jau var runāt, kā mēs tur cenas samazinām, valēnus, tur visu laiku liekas, ka par 0,8% tur kaut kas tur ir krities. Bet visi cilvēki, kas brauc ārzemnieki vai tie latvieši, kas atgriežas, iebrauc Latvijā, vai tie ir, vienalga kas, viņi šausminās par mūsu cenām. Kā tas ir iespējams? Tas taču ir nenormāli dārgi. Tas ir, jā. Dārga mēs esam valsts. Veselais saprāts saka, ka valdībai pie tā būtu jāstrādā. Nevis jācīnās par Stambulas konvencijas eksistenci. Ejam tālāk. Paldies, ka skatāties. Stambulas konvencija mums būs nākošo gadu līdz pēc Saeimas vēlēšanām būs tēma. Bet ne par Stambulas konvenciju, par cirku. Cirkā Stambulas konvencijas piketētāji Rīgas cirka telpās taisa plakātus. Līdz ar to man tas izraisa interesi. Kāda vēl pēc valsts iestāde dod telpas cilvēkiem, kas kaut ko tur protestē. Labi, no otras puses, tas jau bija tāds valsts mītiņš, un jau vēl tur divas vadošās partijas to vadīja. Bet Rīgas cirks. Līdz ar to man ieinteresē Rīgas cirks. Rīgas cirks, kā jūs zinat, jūs nezināt, es zinu, par miljoniem lielām naudām tika rekonstruēts. Tur tika taisīts remonts, jumtus tur taisīja, man liekas, 23. gadā vien kaut kādi 2 miljoni tur aizgāja. Bet summas ir miljonos, lai restaurētu to ēku. Tad tie cilvēki, kas sāka pārvaldīt Rīgas cirku, izdomāja, ka Rīgas cirkā nebūs dzīvnieku. Dzīvniekus mocīt nedrīkst, vistas nedrīkst mocīt, likt vistām dēt olas ir slikti. Līdz ar to Rīgas cirkā vairs nav dzīvnieku. Ir tikai Rīgas cirks.
Un ar ko nodarbojas Rīgas cirks? Rīgas cirks nodarbojas ar valsts dotācijas apsaimniekošanu. Protams, viņš saņem valsts dotāciju. Kā jau es teicu, pagājušais līdz gada beigām ir 4 izrādes. Jau mazāk, laikam 3. Plus mīnus ir kaut kādas 85 izrādes gadā. Teiksim tā, nedēļā 2 pat nesanāk. Jā, 2 nesanāk, sanāk pusotru izrādi. Bet, kas ir interesanti, kas tās pa izrādēm? Un tās ir vienkārši fantastiski. Es neesmu sajūtas prātā. PSIRC izrāde After All. Latviešu valoda atpūšās. Izrādes apraksts. Savvaļas purvā, kurā ilgi dzīvojusi cirka mākslinieka ģimene, iemetinās mākslīgais intelekts. Aleksa pēta savas iespējas un cilvēku uzvedību. Izrāda uzdod jautājumus, kas notiks, kad Stārķi vairs neatgriezīsies Ligzdā. Tas cilvēks kaut ko ir pīpējis. Stāsta poētisku un ironisku stāstu par cilvēci, ekoloģiju, tehnoloģiju, apvienot dažādas skatuves valodas, vienot izteiksmes līdzekļus. Pēc bildēm te var redzēt, ka tur piedalās 3 cilvēki. Uz skatuves 1, 2, 3, 4 cilvēki. Kļūdos. Izrāde ilgst 40 minūtes, maksā 25 eiro. Kaut kas man liek domāt, ka tās izrādes netiek apmeklētas. Labi, ejam tālāk. Artūra Nīgaļa izrāda Made by Person. Eiropas cirka nakts ietvaros. Var sakot, valoda mums te atpūšās. Un tātad. Dejas izrādē Made by Person 3 dejotāji saskarās ar saviem instinktiem un centieniem tos kontrolēt, iedarbojoties ar griestos iekārtām svarabumbām. Tā ir cilvēku kolāža, kas izpaužās ar emocijām, instinktiem, blablabla. Tātad. Mums bija cirks, kur bija kaut kādi ziloņi, braucētie visādi zirgi, tur klauni, akrobāti, žonglieri. Mēs izlēmām labi. Dzīvniekus mēs vairs cirkā nelēšam. Bet nav ne klaunu, ne žonglieru, ne tur akrobātu, ne tur es nezinu, kāds mūsdienīgais cirks vispār eksistē. Tur, nezinu, ir visas slavenās Parīzes cirka izrādes un tā tālāk. Tā vietā mums ir 3 meitenes, kas dejo, un tas tiek uzskatīts par cirku. Cits starpā biļeti maksā 20 eiro. Un izrādes garums ir stunda. 85 izrādes gadā, kaut kādi 170 bērni tur nodarbojās ar kaut kādām apmācībām, un valsts to visu samaksā. Ienākumi, lielākais ir ienākumi no fondiem, no Eiropas Savienības, no valdības un izīrējot telpas. Kā man, tur kaut kā 20 štata darbinieki, režisori apkopēs, normāli iestādi. Un tad jūs sakat, kur tā nauda paliek? Ot šeit. 3 meitenes dejo kaut kādu izrādi. Vispār man skauž. Es arī gribētu, lai es varētu vadīt, lai man iedotu Rīgas centrā telpas, norestaurētu viņas, valsts mani dotētu, es varētu izīrēt šīs telpas un pelnīt ar to naudu. Viss takos. Bet cirka nav. Es bērnībā ar prieku gāju uz cirku. Tas bija interesanti. Tā specifiskā dzīvnieku smarža arī man ir joprojām atmiņā. Mani bērni gāja, vecākie. Bet šeit pleparē naudu. Un, protams, veselais saprāts saka, ja mēs pleparējam naudu, tad te pat kaut kur blakus ir progresīvie visādi cilvēki, kas zīmē kaut kādus plakātus, un mēs viņiem dodam telpas. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties līdz laikus. Abonējiet un atbalstiet manu kanālu. Manai komandai bija liels prieks par iepriekšējo sižetu. Tiešām liels pienesums. Paldies. Gandrīz izgājām uz nulēm. Paldies jums par to. Tiešām liels paldies visiem tiem, kas atbalsta. Sirsnīgs paldies. Visi mana komanda priecājās par to. Ejam tālāk. Turpinot par Stambulas konvencijas visādām Šlesers sūdzās tautāji, visiem tur raksta, kad viņa piketī, kad bija tur Covid laiks, netika atspoguļoti televīzijā, bet šitie protesti tiek atspoguļoti televīzijā. Un te sāk strādāt Rebaltika, kas pārbauda ziņas.
Jāsaka, tur Šlesaram arī viņš manipulē drusku ar informāciju, tāpēc, ka tiešām par tiem piketiem un mītiņiem reportāžas no televīzijas bija, bet jāsaka gan, ka tiešraides Latvijas valsts televīzijā nebija valsts televīzija, kura šo pēdējo mītiņu pārraidīja tiešraidē. Tas mītiņš bija tiešām jocīgs, tas nebija reportāža no mītiņa, tas bija organizatoru algots, teiksim, atspoguļojums. Algots, es saku, pārnestā nozīmē. Es nedomāju, ka tur tie organizatori maksāja valsts televīzijā, bet valsts televīzija to atspoguļo kā valsts pasākumu, kā 18. novembri, kā 11. novembri. Līdzīgi arī šis pasākums tādā veidā tika atspoguļot. Tur bija interesanti, kad tiešraide, tas tiešām, drusku no lietām kaut ko saprot, tiešraide, un tagad cilvēks ar mikrofonu staigā pa pūli, lai kaut ko tur ar kaut ko parunātu. Un viņš pieiet pie kaut kāda cilvēka, sievietes, meitenes, vīrietis, vienalga, un kaut ko jautā, un uzreiz parādās titrs. Uldis, pasākuma tur dalībnieks, vai vienalga tur Anna. Tiešraidē tas nav iespējams, ja jums nav sarunāts runātājs, vai ne? Jūs ejat pa pūli, jūs nezināt, kā to cilvēku sauc. Ierakstā to pēc tam var uzzināt un ierakstīt. Bet tiešraidē parādās uzreiz titrs, tas nozīmē, ka tas cilvēks bija sarunāts. Labi, Dievs ar to. Bet tas, ko Ainārs Šlesers pārmeta organizatoriem, ka te tiek izmantot valsts nauda. Un Rečeks pārbauda. Rečeks saka, nē, tur nebija valsts nauda. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs piezvanījām uz centru Marta, kas organizēja šo pasākumu, un centrs Marta teica, ka mēs pasākumu finansējam no ziedojumiem no privātpersonām, organizācijām, kas ir interesanti, kādas organizācijas, un uzņēmējiem. Organizācijas uzreiz izraisa jautājums, tāpēc, ka organizācija, privāti uzņēmēji saprot, iedzīvotāji saprot organizācijas, jautājums, vai tās nav valsts organizācijas. Labi. Un no Martas līdzekļiem, saka viņi, biedrības Martas līdzekļiem. Tas, ko teica Ainārs Šlesers, ka šīs pasākums daļai tika finansēts arī no centra Martas finansējuma, un centrs Marta saņem fondu naudas, valsts naudas, atbalstu un tā tālāk, sifus, šmifus un tā tālāk. Un tā ir valsts nauda. Tas ir tas, ko Ainārs Šlesers teica. Jebkurā gadījumā veselais saprāts saka, ka, ja centrs Marta saka, ka viņš nav izmantojis valsts naudu, tad visu tāmi. Kas, ko, par ko, cik maksāja, bet ja žurnālists, kas saka, ka viņš kaut ko pārbauda, vienkārši piezvan un saka, bija valsts nauda? Nebija? Ok, viss kārtībā. Esam pārbaudījuši, Šlesers Mēlis. Tā nav žurnālistika. Tā nav pētniecība. Tā ir valsts varas apkalpošana. Un tomēr, lai kā, nerunājot par Stambulas konvenciju, kas un kā, mītiņš, kas tika organizēts, bija valsts mītiņš. Nevelti tur bija premjere, nevelti tur bija progresīvo ministru un tā tālāk. Bet labi, lieciet laiku, abonējiet un svinēsim 18. novembri. Jau tagad drīz, novembra nedēļa. Būsim patriotiski un tiešām ir vērts nekašķēties savā starpā. Stambulas konvencija galīgi nav nekāds iemesls savā starpā kašķēties. Mums ir daudzi jautājumi jārisina. Mums drīzāk ir jārisina korupcijas jautājumi amatpersonu līmenī un tam līdzīgas lietas. Tā kā priecīgas svētkus, ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties. Priecīgas svētkus rītā. Šodien ir pirmdiena, rītā ir otrdiena, 18. novembris. Priecīgas svētkus. Izraisīja interese ziņa no laukiem. Pašvaldības domnieki nogriež apkura Druvienas kultūras namam. Iedzīvotājiem pašu spēkiem jāgādā siltums. Drausmīgi, vai ne? Druvienas pagasts ar kultūru piedāvājumu ir īpašs, jo Druviena tiek dēvēta par folkloras un latviskās dzīves ziņas pagastu, atzīst Gulbenes novada pašvaldību pārstāvi. Taču kultūras nams, kurā ik mēnesi notiek vismaz 2 pasākumi, ir palicis bez centrāla apkuras. Tātad mums ir ēka, kultūras nams, kur notiek vismaz 2. Tātad varbūt arī 1 pasākums mēnesī.
Vai jums neliekas, ka tas kultūras nams ir miris un varbūt viņu vajag, privatizēt? Es neesmu bijis Druvienē 100 gadus, bet jebkurā gadījumā, ja ir kultūras nams, kurā notiek 2 pasākumi mēnesī, tas nav kultūras nams, tas ir nekas. Tas nozīmē, ka kaut kas tur nav kārtībā. Tas nav, protams, cirks ir trakāka lieta, bet Druvienas kultūras nams arī ir jautra ziņa. 2 pasākumi mēnesī. Kaut arī no otras puses cirks saņem valsts dotācijas, tāpēc, ka viņi saņem drusku vairāk pasākumu viņiem ir. Varbūt tad arī Druvienas namam vajag uzbūvēt cirku. Mana balss. Mana balss ir interesanta institūcija, kas man nesevišķi patīk dažādi iemesli pēc, tāpēc, ka es domāju, ka, vienalga. Bet mana balss tagad nāk uz klajā ar paziņojumu, ka viņiem nav naudas un būtu forši, ja valsts viņus uzturētu. Un šeit atkal iestājās, skatījos vienu raidījumu, kur visnotaļ cienījams žurnālists teica, ka, klausieties, mana balss ir tautas izpausme, tautas vēlmju izpausme, tur gan vajadzētu iedot valsts naudu, saka ļoti populārais žurnālists, neslēpšu Jānis Domburs. Un man sākumā likās, varbūt viņam taisnība, un tad es padomāju, ka nē, nav gan viņam taisnība. Mana balss ir nekādā veidā nav saistīta ar valsti. Tur ir cilvēki, kas var nobalsot par jebkādu ideju. Tikko tu sāksi finansēt no valsts, tā manas balss redakcija būs spiesta atteikt kādā iniciatīvā, tāpēc, kad viņi sapratīs, ka valstī tas var nepatikt. Tā kā manas balss uzdevums ir tomēr, ja viņi grib būt tautas balss. Savākt ziedojumus no cilvēkiem, uzņēmējiem un būt neatkarīgiem. Tikko viņi kļūs par valsts finansētu organizāciju, tā ticība viņiem kritīsies. Jo nav jau tā, ka jūs varat vienkārši aizsūtīt e-pastu un mana balss to likumdošanas iniciatīvu ieliek iekšā. Nē, viņiem vajag tur kaut kādus noteikumus, tur ir noteikumi, kritēriji, kurus viņi pieņem, kurus nepieņem. Tikko te iesaistīsies valsts, tā būs bēdīgi. Jebkurā gadījumā es domāju, ka organizācija, mājaslapa, kura spēja savākt savās iniciatīvās tur 10 000 atbalstītāju, tur vienkārši jābūt drusku labākam mārketingam. Tas arī viss. Ja cilvēki ir gatavi nospiest podziņu un nobalsot par iniciatīvu, tad viņi droši vien būs gatavi arī noziedot. Bet tikko valsts iesaistīs, tā būs bēdīgi. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet, komentējiet. Ejam tālāk. Jautra lieta notiek ar SEPL, kas ir Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Un šī padome uzrauga Latvijas televīziju un Latvijas radio. Tagad tās organizācijas ir apvienotas, tagad uzrauga abas organizācijas. 2 padomas locekļi ir ievēlēti, Sanita Tuplēja, Jegermane un Una Klapkalne. Un savukārt 3, kuru, vienu izvēl Saeima, iesaka Saeima, 2 prezidents un 3 ministru kabinets kopā ar sabiedriskām organizācijām. Un šis cilvēks no ministru kabineta un sabiedriskām organizācijām netiek apstiprināts 2 reizes. Belte tika izšopots Saeimā, netika par viņu nobalsots, un Siksnis arī tika izšopots. Kas pats par sevi ir jocīgi, ka valdība piedāvā un Saeima nespēja nobalsot, līdz ar to tas ir koalīcijas, tur mazā problēma, bet tas būtu sūds īstenībā. Interesantāks ir Una Klapkalne. Una Klapkalne, kas ir bijusi valsts kancelējas politikas departamenta, man liekas. Es ar viņu esmu strādājis kopā, tiešām ļoti gudra meitene, sieviete. 2002.–2003. gadā viņa valsts kancelējā. Tad viņa aizgāja kaut kurien, tad viņa strādāja Latvijas radio, un tagad viņa ir SEPL padome. Ko viņa saka? Viņa saka, es ar Siksni. Es uzskatu, ka Siksnis ir slikts, vājš. Viņam bija konflikti ar mani, tā kā es biju radio tur padomē, kad Siksnis pirms tam vadīja SEPL. Un līdz ar to viņa griežās publiski pie Saeimas deputātiem, viņu nedrīkst apstiprināt. Un ja viņu apstiprinās, tad es Una Klapkalne ieša projām. Es sapratu, ka tu saki, Una, tu esi sajūkos prātā? Ko tu tagad šantažē Saeimas deputātus? Ja tu nevari sastrādāties ar kādu, tad ej projām. Tā nav problēma atkāpties no amata.
Tā nav nekāda varonība. Bet pirms iecelšanas šantažēja deputātus, kad viņi nedrīkst ievēlēt Siksni, tāpēc, ka man viņš nepatīk. Es atvainojos. Tas ir kaut kāds dezasters. Kaut kā esam drusku sajaukuši vispār atbildības sistēmas, lietas. Es saku, ja Unai Klapkalnai nepatīk Siksnis. Tiekam, tā vēstule pat bija lieka, tāpēc, ka Saeimas deputāti tāpat nebūtu nobalsojuši par Siksni. Bet pati doma, ka viens Sepulu padomas loceklis drīkst draudēt Saeimai ar kaut ko, pat es nezinu, ko es aiziešu prom. Kas tev tur? Veselais saprāts te drusku atpūšās. Sabiedriskais medijs ir savdabīgs. Man tomēr nav īsti skaidrs, vai bija pamatojums tiešraidēji no tā Stambulas konvencijas mītīņa. Man šķiet, ka tiešraidēji pamata nebija reportāžai, noteikti, bez šaubām. Bet vai tur bija vajadzīga tiešraide? Nezinu. Ok, ejam tālāk, lieciet laikus, abonējiet. Jums ir iespēja man atbalstīt manu kanālu, manu komandu. Būšu ļoti pateicīgs. Liels paldies visiem, kas man ir atbalstījuši gan morāli, finansiāli, komentāros, visvisādi. Paldies par atbalstu. Es tiešām to jūtu. Paldies, ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties. Valsts drošības dienests ierosinājis lietu un nodevis jau kriminālu vajāšanai prokuratūru pret Roslikovu par naida kurināšanu, nacionālo naida kurināšanu, nacionālā un etniskā. Interesanti, ko atšķirās nacionālais un etniskais naida kurināšana. Un man ir divējādas domas. Tiešām pēdējā laikā Roslikovs ir ļoti aktīvi runājis visādas muļķības. Man ir jautājums, vai tas ir krimināla pārkāpums. Man sāk domāt, tas, ka cilvēks izrunājās tā, kā mums nepatīk, īsti varbūt krimināla pārkāpums nav. Un vēl kas man biedē, ka šādas aizturēšanas apsūdzības padarīs Roslikovu par disidentu, par varoni tajās aprindās, kur viņš domā, ka viņš ir varonis. Un es neesmu tiesīgs dot valsts drošības dienestam padomus, bet šķiet, ka šeit vajag rīkoties interesantāk, viltīgāk un uzmanīgāk. Padarīt vienu Roslikovu par, kurš ir vienkārši muldētājs, talantīgs muldētājs, demagogs un tā tālāk, padarīt viņu par varoni, diez vai ir vajadzības. Vai arī tad ir ātri viņš jāieliek, es atvainojos cietumā, un tad viss beidzās. Tāpēc, ka jūs redzat, tajā partijā aiz Roslikovu nekā nav. Nav Roslikova, nav partijas. Līdz ar to, es nezinu, ko es aicinu. Es vienkārši dalos ar savām pārdomām. Varoni no viņa taisīt nevajag, bet, ja ir pieņemts lēmums, vai arī tiešām ir krimināli pārkāpumi, kā valsts drošības dienas uzskata, tad tiešām būtu labi, ja tas ātri tiktu. Es nevaru aicināt, lai Roslikovu liek cietumā. Es to ne. No otras puses, varonis Rubiks, iekļūdams cietumā, zaudēja savu politisko varu. Ko es muldu, kā viņš zaudēja? Viņš pēc tam kļuva par Eiropas parlamenta deputātu. Līdz ar to netaisīsim varbūt no cietumniekiem varoņus un rīkosimies viltīgāk. Manuprāt, Roslikova spējas uzkūdīt krievus pret latviešiem vai latviešus pret krievu ir minimāls. Man liekas, ka tā ir tāda, manuprāt, veselais saprāts saka, ka šeit mēs ar lielgabaliem šaujam pa zvirbuļiem. Bet, aizmirsīsim Roslikovu vispār. Negribēšu to stāstīt, bet, Roslikovs ir Roslikovs, tā ir politika, par to kaut kas jāsaka. Ejam tālāk. Paldies, ka skatāties, iepriecināja Krišjāns Kariņš ar saviem lidojumiem, viņš neliekās mierā un viņa interpretācija, viņa sapratne, juridiski politiskā sapratne par kaut kādām lietām ir fantastiska. Tas cilvēks ir bijis premjers, un ko viņš saka? Viņš saka, ka pirmkārt Citkovskis ir apsūdzēts nepamatot, uzskata Kariņš. Tādās par viņu pašu atbildību Kariņš klāstīja, ka vispār nesaprotot, kā Citkovski var apsūdzēt krimināla lietā, jo valsts kancelējas vadība savulaik rīkojusies tā, kā ir sapratusi likumu. Notikušais varbūt ir administratīvs pārkāpums, ja ir strīds par likuma interpretāciju, bet nevarot būt runa par kriminālu atbildību. Jāsaka Kariņa kungam, ka vajadzētu viņam zināt, ka likuma nezināšana nenozīmē atbildības noņemšanu. Un tas, ka
Kariņš, Citkovskis un visi tur biroja, tur cilvēki interpretē likumu tā, kā viņiem šķiet pareizi. Tas nenozīmē, ka prokuratūrai un tiesai ir jādara tas pats, jo tāpēc, ka likums ir likums, un ne jau Kariņš interpretēs likumu. Un manā skatījumā, ja zaudējumi ir nodarīti lieli, tad tur ir krimināla atbildība, un ne tikai Citkovskim. Citkovskis tiešām parakstīja dokumentus, viņš varēja neparakstīt viņus, atteikties parakstīt. Tur kaut kur tur visās tajos kulāros iet sarunas. Nu, ja viņš nebūtu parakstījis, tad viņu atlaistu. Nu, jā, viņu atlaistu. Nu, baigā ciešana. Tas nozīmē, ka varbūt tad mēs arī ebreju šāvējus attaisnosim, tāpēc, ka viņiem lika šaut. Nu, viņi taču nav vainīgi. Labi, es negribu te paralēls Citkovskim ar ebreju šāvējiem teikt, bet jebkurā gadījumā ja tev liek darīt nelikumības, tad ej prom. Nevis ceri, ka tomēr palikšu amatā tik ilgi, kamēr tur kaut kas. Jebkurā gadījumā par interpretāciju Kariņam tas gan ir smieklīgi, un tad man tiešām ir atmiņā anekdote par tiesu, kur tiesā cilvēku par to, ka viņš ir pavadinājis netiklībā mazgadīgo, un viņš saka, es domāju, ka par pavadināšanu netiklībā ir tosts. Šeit ir līdzīgi. Kariņš domā, ka tas ir tosts. Nē, tas ir likuma pārkāpums. Un tas, ka valsts kancelē kaut kā tur interpretē, tas nekādā veidā neatbrīvo no atbildības. Ne Kariņu un ne arī Citkovski. Paldies, ka skatāties, lieciet laikus, abonējiet un, ja ir iespēja, atbalstiet manu kanālu. Visādos veidos, kā jūs varat. Paldies visiem tiem, kas to dara. Neinteresantās starptautiskās ziņas Trumps. Trumps iepriecina. Trumps cīnās ar cilvēkiem, kuriem ir liekais svars. Pirms kāda laika, 8. novembrī, viņš vienojās ar kaut kādu amerikāņu farmaceitiskajām programmām, ka tie medikamenti, kas ir pret aptaukošanos, pret lieko svaru, maksās $149 mēnesī, injekcijas 245. Kas būtu sūdzumi un tā, tad tur vēl cilvēks nokrita bezsamaņā, bet, kas ir interesanti, cenas tiks samazinātas tiem cilvēkiem, kas piedalās valstiskajās amerikāņu programmās, un tiem, kas apmaksā skaidrā naudā. Mēs te visu laiku Latvijā cīnāmies pret skaidro naudu. Šeit skaidrā naudā cilvēkiem būs lētāk samaksāt. Un man tad rodās jautājums, kāpēc mēs cīnāmies ar šie cilvēki, amerikāņi, Trumps, tieši atbalsta skaidrs naudas apriti. Jo, ja tu maksā ar karti, tev maksās tas medikaments vairāk, skaidrā naudā lētāk. Bet, labi, skaidra nauda, neskaidra nauda, vienalga. Trumps ir Trumps. Viņš saka, viņš esot valsts administrācija izdevusi rīkojumu visām konsulārajām daļām, vēstniecībām un tā tālāk. Cilvēkiem ar lieko svaru vīzas nedot. Forši, ne? Doma tāda, ka cilvēks ar lieko svaru var saslimt. Kāpēc Trumps domā, ka vairāk nekā cilvēks, kas ir slaids. Un tāpēc labāk resniem cilvēkiem vīzu uz Ameriku nedot. Tāpat viņš arī tur rosina diskusiju par to, ka slimiem cilvēkiem nevajag dot vīzu. Veciem cilvēkiem nevajag dot vīzu. Samazināt, skatīties rūpīgi, tāpēc, kad veci, slimi, resni cilvēki atbraucot uz Ameriku, pēkšņi var saslimt, un tad Amerikas budžetam tas ir jāapmaksā. Jautrs tas Trumps. Jautrs man patīk. Katrā ziņā atrakties. Ejam tālāk. Mēs bieži vien romantizējam rietumus, kā rietumi, tā ir demokrātijas tur. Vispār tie cilvēki, kas mums iemācīs, kā mums labāk dzīvot, cīnīsies ar korupciju un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kad tomēr, tagad tas, protams, ir mazinājies, bet ziņa, kas nāca pavisam nesen un tagad attīstās Itālijā, es pieļauju, ka arī citur, Bosnija. Bosnijā 90. gados Sarajeva tika ielēgta un
cilvēki, Karačičs, viņu tur bombardēja, snaiperi, lielgabali un 14,000 cilvēku, man liekas, tur aizgāja bojā apmēram tās. Bet tas būtu, bija un bija. Bet izrādās, ka bagāti cilvēki no rietumiem, tostarp itāļi, franči, vācieši, nezinu, tur vēl kaut kādi, brauca uz Sarajevu, vai arī precīzāk tajā ielenkumā, kur bija Karačičs, un tur tie kaujinieki deva viņiem iespēju par lielu naudu šaut ar snaiperu ieročiem pa Sarajevas iedzīvotājiem. Tas bija cilvēku medības, var sakot, rietumu cilvēki, bagāti cilvēki, ne noziedznieki, vienkārši cilvēki, kuriem vajag asas izjūtas. Esot braukuši uz turienu un šāvuši uz bērniem, sievietēm, vīriešiem, cilvēkiem, kas vienkārši tur parādījās uz ielas. Snaiperu medības, tas tiešām ir šaušalīgi. Veselais saprāts saka, ka visi cilvēki ir vienādi, ne mēs esam labāki, ne sliktāki par rietumiem, un ne tās demokrātijas ir ne labas, ne sliktas. Bet, jā. Vienkārši maza nianse. Nezinu, bez komentāriem. Paldies visiem tiem, kas skatās, atbalsta, komentē, liek laikus un, protams, atbalsta finansiāli manu komandu. Parunāsim par komentāriem. Arī Levits, Siliņa, Rinkēvičs labi zināja par Karinu lidināšanos ar privātu lidmašīnu, vai te viņi nesajēza, ka tā ir bezatbildīga nodokļu maksātāja naudas izšķērdēšana, valdības līmenī likuma nezināšana, neatbrīvo no atbildības. Pareizi, Edgar, taisnība. Tas, ko es saku par Karinu, viņš... jā, īstenībā taisnība, ka prezidenti droši, bet varbūt arī nezināja. Kāpēc, lai prezidents interesētos ar kādu lidmašīnu Kariņš lidinās? Siliņa zināja, tas taisnība. Prezidenti var arī nezināt. Renault Reinis uzstājusies ziedojumu kontu, gribu noziedot, bet nevēlos maksāt procentus amerikāņu kompānijai. Ziedojumu konts, tas ir sarežģīts pasākums, ko es varbūt kādreiz uztaisīšu, bet jebkurā gadījumā amerikāņu kompānija, kas ir YouTube, dod man platformu, kur es varu jūs sasniegt. Tā kā, platforma ir tas pats, kas lielveikals Maksimā, kur ir iespēja pārdot savu produktu. Līdz ar to arī YouTube ir platforma, kur skatītāju skaits sasniedz 10,000 un vairāk. Tā kā es ar prieku viņus izmantoju. Bez tam YouTube arī ļauj gan saņemt man ienākumus, gan viņi paņem savu procentu, bet viņi arī nomaksā visus nodokļus. Tā kā pagaidām es domāšu par to, bet paldies par ieteikumu. Renault Reinis būs pagaidām jāiztiek bez jūsu ziedojumiem. Dan, man pakāpeniski rodas priekšstats par to, ka tu tici iespējamībai, kurā kreiso politiku šo ideju nesētājiem ir piederīgs veselais saprāts. Vai es kādreiz apšaubījis šo pārliecību, vēsturē tas nav pierādījis, kreisums ir ideoloģija, kas paredzē uz iepriekš iekoptās labējo paudžu uzkrātās labklājības. Jā un nē, tas ir tas vecais stāsts, ka ja tu esi jauns un neticies sociālismam, tad tev nav sirds. Ja tu esi pēc 40 gadiem un joprojām tici sociālismam, tad tev nav prāta. Kreisais, labējais, tas viss ir, mūsdienās tas tomēr jau ļoti, ļoti sajaucies un daudz citi faktori. Nav tādas tīras kreisas ideoloģijas un tīras labējās ideoloģijas. Jā, dažkārt arī kreisajiem ir veselais saprāts. Žēl, ka tādā valstī dzīvojam, kur amatpersonas nevar uzņemties atbildību. Latvijā tā ir vainīgs ir Šveicars apkopē, nevis tas, kas pasūtīja ikrus. Šveicars atnes ikrus un apkopē redzēja, ka ikrus atnes Šveicars. Tā, diemžēl, darbojās Latvijas valsts. Jā un nē, protams, bet gan Šveicars, gan apkopē var nenest ikrus. Tā ir dažkārt viņu izvēle. Tā kā, protams, bez strīdus amatpersonām ir jāuzņemās lielāka atbildība, bet arī cilvēki, kas viņus apkalpo un dara sliktas lietas, nebūtu nav attaisnojumi tikai tāpēc, ka amatpersonas viņus piespieda un tā tālāk. Nē, tas tomēr visi mēs esam par to atbildīgi, arī par amatpersonu. Pakļaušanos amatpersonām. Jā, mēs paši esam vainīgi bieži vien. Dans Titovs, liels paldies par raidījumu. Paldies, Dzintars Bisenieks.
Latvijā pastāv patiesības ministrija. Ministre Sanita Jembergā, Doma policija, Rečeka un citi jaunās vienotības finansēti mediji. Mīlestības ministrija Antaņina Ņenaševa, nemūsējā. Nu jau par šo amatu cīnās arī B. Jonīta. Vienīga reputācija var ietekmēt hoteļu elektronisko karšu zakšanu. Nezinu, kādus hoteļu elektroniskos karšu zakšanu ir darījusi Jonīta. Bet jā, ir tāda lieta, kad daudz cilvēki uzskata, ka viņi darbojas visādos rečekos, sabiedriskajos mēdījos, sabiedriskās organizācijās, martās, ka tas ir tas, kas atnesīs Latvijā labklājību. Viņi tā domā no sirds, bet ja viņi spētu to visu darīt bez valsts naudas, es pat būtu teikts, cilvēki, lai darbojās kā grib. Bet šeit ir ļoti liela naudas piešprits no valsts. Tā kā, ejam tālāk. No vardarbības var paglābties tikai divos veidos, un tā nav konvencija. Pirmais, viņi saprot tikai spēka valodu. Rusiņa iepriekšējās sievas sarunāja čeļus, kas tā mīļi mācīja ar viņiem aprunāties, un tad sievietei bija miers. Tāpat zinu daudz citus gadījumus dzīvē, piemērs. Pirmās divas sievas klapēja kā pelaudu maisu, bet trešā sieva tā riktīgi padzināja, visādas droši vien situācijas ir. Negribu līdz galam lasīt, bet piekrītu to, ka vardarbība un konvencija, cilvēkam, kas ir vardarbīgs, konvencija piepakaļas. Precīzi valsts pārvaldē visi baidās no augstāk stāvošiem. Es esmu priekšnieks, tu esi muļķis, tu esi priekšnieks, es esmu muļķis, cik zemu esam krituši. Pirmkārt, nekur neesam krituši, tas ir Padomju Savienības teiciens. Ja načальник ты дурак, ты начальник, я дурак. Tā kā, tas jau ir atkarīgs no tā zemāk stāvošā. Ja viņš ļauj augstāk stāvošam spļaut savu virsū, tad viņš ir. Labi, liels paldies, ka jūs skatījāties. Priecīgus svētkus, priecīgu 18. novembri, priecīgus, visu priecīgu dzīvi. Nav jau tik slikti, kā mums liekas galu galā. Svētki ir svētki. Ir tumšs laiks, novembris, decembris, bet drīz jau būs Ziemassvētki. Un tad jau ir atkal Jāņi. Tā kā liels paldies, ka jūs skatāties. Lieciet laikus, atbalstiet, komentējiet. Ja ir iespēja atbalstīt mani finansiāli, mana komanda būs absolūti pateicīga par to. Liels paldies, līdz nākamajai nedēļai.